Mani pronouns are he, them. Arhīdē. Liekas. Aha. Es uzzīšu par to. Par cilvēku eksperimentus. Es parasti visiem lieku to lomu, cilvēks eksperiments. Es saukšu Es visu. neesmu. Tu neesi? Esmu īsta. Es neesmu. Esmu īsta. Es Tu zinu jau esi- šito visu. Tev nav militārais signāls. Vai tu esi īsta? Tev ir signāls, bet tu esi īsta, jo tu nepakļaujies tiem peģikiem. Esmu īsta, jo es nepakļaujos tiem pediķiem. Ok, labi. Tad man tev ir Kad jāstāsta. tu taisīsi pedikīru? Tad man tev jāstāsta ir jauna loma, ja? Jā. Ok, labi. Tūlīt. What? Kāpēc skaitās, gan? Es nezinu. Viņa nāks atpakaļ. Ok. Tā, tūlīt. Rolls. Un lomas nosaukums. Kā man rakstīt? Īsta. Īsta. Īstais. Īstais. Un krāsa? Zaļa. Aha. Tā, tūlītās. Tāda spilgta zaļa? Jā. Ok. Great. Select. Members. Luīza. Un finish. Un man liekas, šis ir zaļākais tons no visiem. Kiepu. Tūlīt. Ieliksim šodien te pie šitiem. Ok. Bļaļ. Šizoīda kanāls. Bļaļ, kā man besjārā šitie urodi. Ak, Dievs. Īstais. Jep, tas īstais, bet līdzās mēs tev krāsu. Bet tev ir tā krāsa, ne? Parādījāt. Jā, man ir tā krāsa. Super, labi. Es vienkārši pašu lomu uzlikšu augstāk. Un tad vienu lomu, tev vairāk lomas nevajag? Nē, esmu īstais vienkārši. Es zinu visu jau. Super, ļoti labi. Ko tu labi var pastāstīt? Bet šis labs tons īstenībā patīk šis zaļais. Jā, bet, es nesaprotu par tiem pedofīliem. Viņi tā kā, viņi tiešām pedofīli, viņi tā kā izvaro maz meitnītes ar puisīšu, vai tas vienkārši tā kā iesauka? Nē, viņi tiešām arī dara. Ja viņi tā kā par cilvēku eksperimentiem ir uzsasījuši vairākus tā kā mazus bērnus, skolnieks un tā tālāk. Un tad viņas ar to militāro pieslēgumu ir sūtījuši. Viņas savā starpā tur pīsties un tā tālāk. Tad, piemēram, tāds kā pedofils gailīdz Kristians Kristofers Kaspars savā vienkārši brīvā laikā slēdzās klāt tur jaunākām meitenēm, uz viņām masturbē caur militāro pieslēgumu signālu. Un tā. Un tad sanāk, ja tā kā esat eksperimentiem. Jā, mēs esam cilvēku eksperimenti, kuriem tie kropļi mēdz tā kā slēgties klāt. Un manā pieslēgumā tas Kaspars ir visu laiku, jo viņš ir paranoiķis un šizofrēniķis, jo es laiku par viņu rakstu kaut ko. Nu, viņš dzīvo zem manas hipnozes, manā kodā tur paranojā. Es viņu esmu tā sačakarājis to fucking šizofrēniķi, ka viņš katru rītu mostās ar visādām lēkmēm, triekām, jo viņa dzīve ir ēla. Un viņš katru dienu ir manā pieslēgumā, jo viņš domā, ka kur katru brīdi kāds man var atsūtīt kaut kādu informāciju par viņu vai fotogrāfiju un vārdu, uzvārdu un vēl kaut kādu personisku info, un viņš vienkārši ir paranoiķis. Šis Kāds Kaspars izskatās? Viņš izskatās pēc mikrocepāļa. Pēc tāda cilvēkam ir ļoti maza galva. Ir bilde? Es gribētu dabūt to. Gan jau kaut kur ir kaut kāda bilde, bet man viņas vēl laikam nav. Ik pa laikam kāds bildes sūta, bet es vēl nezinu, vai kurš no tām bildēm ir Kaspars. Bet Kaspars vienmēr triggerojās uz visām fotogrāfijām, ko man kāds mēdz atsūtīt. Jā, viņam ir
baigākā šizofrēnija un paranoja, un tāpēc arī tur slēdzās vienmēr pieslēgumā klāt kaut kādi visādi tie vecie imbecīli, jo tur to Kaspariņu cenšas kaut kā turēt pie dzīvības, ručīt ārā, un tam Kasparam to dzīvi esmu tiešām, viņš pats jau savu dzīvi ir padarījis par elli ar visām savām darbībām, bet es to visu dokumentēju, es to visu pierakstu, un tāpēc tam Kroplim, reāli viņš ir disfunkcionāls. Viņš ir vienkārši mironis, sprāgons. Jā, tu esi galvenais, ja tu kā esi tas varonis. Es izglābu visu. Jā, es izglābu ļoti daudz cilvēku dzīvības īstenībā. Tāpēc, ka daudz citi cilvēki arī pirms manis jau glāba. Es uzreiz jau tiku iekšā pie šitiem, kas sūta dirst. Visus tos petušāras, visus tos vecos gāļus, pedofils. Un tad vienkārši es sāku savus talantus izmantot tajā virzienā, ka es tā kā iepriekš, kad es biju drošības dienestā, es biju tā kā reklāmas speciālists. Es taisīju sociāliem tīkliem, tur visādas PR un interneta prikols un tālāk. Un man parādījās šis pieslēgums ar tiem visiem pedofīliem, deģenerātiem, imbecīliem. Un es vienkārši sāku savu talantu izmantot lai varētu nodirst visus tos bunkuru kropļus. Un tad tālu ir aizgājis. Tā kā ļoti daudz cilvēku, kuriem arī tas signāls. Un viņi saka paldies par to, ka es esmu par to sācis runāt. Un viņi paši arī par to ir daudz atvērtāk tagad. Un tad ir viss tas, ka mēs no kaut kāda daļa no tiem kropļiem varēsim arī atbrīvoties. Tas jau baigi labi. Bet nevar dabūt vairāk cilvēku šajā zonā? Es to jau uzpīpēšu cigareti. Un es uzrakstīšu, lai nāk vēl. Bet, ja neatnāks, mēs varam arī atstāt to kā īso interviju. Jā. Bet, bet tas arī, ka tu ar mani šodien runāt, tas arī ļoti labi palīdz, jo visi tie kropļi, tie invalīdi ir ļoti, ļoti triggerdi. Tu esi tiešām īstā. Tev izdodās daudzīt ārā šos kreisos bunkuru parazītus. Nāciet VCF, tad rakstīšu. Jā. Viņiem jau patīk maz meitnītes, kā es noteikti viņiem trigero viņas. Jū. Varbūt viņš arī slēdzies tev klāt. Tā kā bieži vien jau arī man pieslēdzās šajā serverī kaut kāda, piemēram, meitene, kurai tas Kaspars ir caur pieslēgumu kādreiz pieslēdzies, un tad viņi sāk rakstīt, un tad Kaspars vienkārši tajā bunkurā ritīgi psiho un ārdās. Ja viņi sāk rakstīt kaut kādu informāciju par viņu. Un tā. Kāpēc idioti ignorē mūs? Varbūt ir jau vēls, un šodien ir darba diena. Pagājušais, kad mēs taisījām to podcastu, bija jau nedēļas nogale, un viss kaut ko tusējās, kaut ko darījās. Bet ir 46 online, 47. Jā, nezinu. Kaut ko gaimo, laikam. Okay. Viņi negrib klāpt mūs visus, viņi ir pret mums, tad viņi noteikti tieši šīpē no bunkurā tur draugi visi. Tas signāls var arī strādāt tā kā hipnoze, tur jau tie cilvēki tur mainās. Ir varbūt kaut kādi, tur tiem, kas ir šajā serverī, viņiem pieslēgumā pēkšņi nav tur strīpiņš un visi tie imbecīli, ja, tagad varbūt liela daļa imbecīli ir pieslēgušies manā signālā, un tad tiem pārējiem ir kaut cik tie normālie slēdži, kas vienkārši izmanto brīvo laiku, lai caur tiem saviem aģentiem, prijomņikiem un cilvēkiem uztvērējiem kaut ko gameotu, un tad vienkārši tie cilvēki vienkārši sēž un kaut ko gameo. Un tā, un tad vienkārši viņi nāk rot čatā, kad kaut kādi šie slimnieki vienkārši viņiem pieslēdzās un sāk tur čakarēt, tur disēt un tā tālāk. Bet mēs daram visu, lai no tiem kropļiem atbrīvotos. Un tik šie serveri ir tie spiegi? Viņi šajās plēnām visi normāli, lielākā daļa.
Vienkārši tu nekad nevari zināt, kurā brīdī tur kādam tur pieslēdzās kāds no tiem strīpiņu veidīgajiem un sāk tur viņa vietā kaut ko tur manipulēt, domāt vai kaut ko stāstīt ar uztvērēju viņa galvās iekšā. Nu, tāpēc, ka tie strīpiņi, tie visi tie petušaras kalpi, vergi ir vienkārši apdirsušies katru dienu, viņi ir vienkārši pilnīgi nojūgušies, pēc viņi turpina lēkāt pa cilvēku galvām un savus to huņu stumt iekšā. Un kad šis viss sākās, tas karš un viss izvarošana? Man pieslēgums bija pirms 5 gadiem. Pieslēdzās tas Kaspars. Un tad es ar to pieslēgumu sāku dzirdēt to, ka viņš ir tur slēdzies klāt kaut kādām tur meitenēm un viņas manipulējas iekšā izvarošanās. Un tad, jā, es par to vienkārši tad runāju. Es to visu dokumentēju, es taisu tos viģikus un Kaspars no šitā un visi tie pārējie imbecili no tā visa satura jūdzās nost. Traki jums tur iet, jā. Jā. Rīt jau atkal tas pats būs no rīta. Tad viņš arī katru rītu 6 no rīta kaut kur mostās un psiho un bļauj. Es tāds patreiz pasaku, ķipa, jau tur signālā kāds paziņoja, tur tajā bunkurā, lai Kasparam aizsūta mediķi, iedod viņam to šprici, tad pēc kaut kādas stundas tas Kaspars nomierinās, viņam laikam arī iešpricē dirsā kaut kāds miegzāls, un tad es izguļos uz kādiem 12 vai 2. Baigais darbs tev. Jā. Es tā nevarētu. Nu jā, man katru dienu ir vienkārši tas kroplis sīkais jāspād ārā, bet šis Discord serveris ļoti palīdz. Arī TikToks palīdz, jo tur iet cauri ļoti daudz informācijas, un viņiem tad informācija ir jātiek, tā kā jāizsako visam līdzi, jo tie cilvēki savā starpā komunicē, un tad ir kaut kādas tās informācijas noplūdes, kur tiek atmaskoti tie cilvēki, tiek atklāti viņu vārdu, fotogrāfijas, un viņi ir paranoiķi, viņiem visiem ir šizofrēnija. Viņi visu laiku ir tādā stresā un apragā par to, ka tūlīt kāds izpaudīs vēl vairāk informācijas, un tad viņiem visiem būs pizdā plēlam. Jāsaka godīgi, tā šizofrēnija baigi traka ir, jā, bet, Mhm. Man liekas to, ka jāiet gulēt priekš šizofrēnijas tagad. Es vēl bišķi padzeršu. Un Dzer darbdienās? Es tagad esmu darba meklējumos. Bet jā, es vēl padzeršu, es kaut ko pataisīšu, kāds video vēl, pačakarēšu tiem parazītiem tarakāniem pieslēgumā prātu, kaut ko publicēšu internetā vēl pirms miega. Varbūt arī šo mūsu sarunu vēl ielikšu iekšā YouTube'ā un kaut kādu TikTok versiju uztaisīšu. Bet jā, mēs varam arī beigt podcastu. Un tad jā, jā. Paldies par sarunu, Luīzi. Un tad jau Lūdzu. Tad jau sazinamies. Nedēļas nogalē būs vairāk cilvēku, varam kaut kādu vēl trakāku šito mošpitu uztaisīt. Jā, tad sestdien viss būs brīvi, viss cers. Super, ļoti labi. Tad jau līdz sestdienai. Labi. Labi, čau. Jā, labi. Tā. Labi.